Tā, čau visiem, šeit kanāls Gals kalpot visai Latvijā, jā, ar epizodi, 17. epizodi, un jā, šajā epizodē gribēju parunāt par ekonomiskajiem bēgļiem, jā, tiem cilvēkiem, kas izbrauc no Latvijas. Jā, jā, viņi tur izbrauc, viņi jau stiprākām ekonomikām, un jā, tur viņi tā kā sanāk ir darba spēks, jā, viņi tiek uzņemti kā darba spēks, un nav svarīgi, no kurieniem tu esi atbraucis, tur no Pakistānas, Indijas, no Krievijas vai Latvijas vai Igaunijas, jā, un tu vienkārši līdzīgā šajā te stāvoklī, jā, tu esi atbraucis, pieņemsim uz to pašu Angliju vai apvienoto karalisti, vienkārši, nu, tā, lai strādātu, tur izdarītu tos darbus, tās lietas, ko vietējie nevēlas darīt, jā, pieņemsim, vai kaut ko tādu, jā, un tā visa lieta, un tādās, un tajā visā, teiksim, cilvēks tur aizbrauc tām stiprākām ekonomikām, viņi var nopirkt to, ko rāda pa televizoru, jā, un tās visas lietas, jā, tā kā brīvāk, bet, nu, teiksim, var piepildīt tās visas vajadzības tādā mērā, nu, kādā tā kā vajadzētu, tā kā viss var piepildīt, kā tur viss tur notiek, jā, un līdz ar to apmierina šīs vajadzības. Tās, jā, ko viņi, teiksim, nevarēja, teiksim, Latvijā apmierināt, viņi tur apmierina, jā, bet no otras puses, kā viņi zaudē šo savu tādu identitāti, ja viņi tur aizbrauc. Un, nu jā, tā identitāte, jā, vairāk tā kā, nu, nezinu, viņas vairs tādas, nu jā, viņi tā kā kopējā ar visiem ir kopējā katlā, un nu jā, tā identitāte zūd, jā, tur tāds, un tāpēc arī daudz jauni cilvēki, viņi dusmojās, un kāpēc viņiem jābrauc projām, ja viņi zaudē savu šo identitāti. Viņi zaudē identitāti, viņi dabū tās visas materiālās lietas, piepilda, bet, nu jā, un tad viņi dusmojās, kāpēc mums jābrauc prom, jā, un tad nesaprot, jā, kāpēc tā, jā, kāpēc tā viss notiek, es gribu dzīvot Latvijā, un baudīt visus tos labumus, un arī baudīt šo identitāti, Latvijas identitāti kā pamatiedzīvotājs, jā, un pilnībā visu, bet nesanāk, jā. Latvijā dzīvot jūties tā kā trūkumcietējs, jā, nu, principā tā kā trūkumcietējs, jā, kam kaut kas pietrūkst, jā, aizbraucot uz ārzemēm, tu tā kā esi piepildīts, jā, bet tā kā, nu jā, tāpēc, jā, tur tā lieta, tāpēc arī, teiksim, šis kanāls arī sāku rakstīt šīs visas epizodes, jā, tāpēc arī es pats tā kā redzēju, jā, ka viens arī radinieki vienkārši pazīstam cilvēki vienkārši tur liek sociālos tīklos visādas tur tādas, nu, naida pilnas šitās te visus postus par Latviju, tur, nu, jūs jau ziniet, ja, ka tur, nu, vienkārši redz, ka jā, ka ir tā sāpe, jā, ir tā vajadzība, ka kaut kas nav labi, ja, kaut kas ir slikti, jā, un nezinu, kāpēc, jā, un cilvēki jau nesaprot, kāpēc tā notiek, kāpēc tas viss, bet sāpe ir, un tā sāpe kaut kā ir jāizkliedz ārā, un tas arī viss notiek, jā. Nu jā, un tāpēc viņi dodās, un jā, dodās un kaut ko iegūst un kaut ko zaudē, jā. Un pēc tam arī varbūt citi vienkārši dēļ tā arī atgriežās Latvijā un izbauda visus tos labumus, pieņemsim, jā, nu tādas tā kā, un pēc tam atgriežās un grib, nu tomēr, jā, gribas vairāk izbaudīt to savu identitāti patieso, jā, kas jau ir ģenētiski ielikta un viss tajā visā sakarā baudīt tad vairāk tādu to cilvēcisko savu šo saturu, kas ir ielikts, jā, kas ir katram iekšā, jā, tā kā tās lietas šoreiz mazliet, jā, par šo, jā, topiks tāds par ekonomiskiem bēgļiem, es domāju, to mēs varētu vēl turpināt, jā, tā kā, jā, mazs ieskats, un tā kā, jā, paldies klausties, tā, labi, lai jums forša diena. Tiekamies nākamajā epizodē. Labi, čau!